piecēlies, tu sāc strādāt tik ilgi, ka tu aizmiedz, ka tu atkal piecēlies, turpini strādāt. Tu gribi strādāt 3 stundas dienā un dabūt to pašu ārā, ko tas čalis, kurš līdz 8 strādā. Vai tu esi gatavs? Es esmu vienmēr gatavs. Jā. Vai influenceri ir nākotnes uzņēmēji vai tikai pagaidu modes lieta? Kā tev šķiet? Nu, tā nav vispār nevienā brīdī bijusi modes lieta. Un influenceri jau ir vecāka pasaule. Pilnīgi visas kompānijas, kuras kaut ko sāk mēģināja marketēt, arī tad, kad nebija vēl sociālā tīkla, vienkārši Lebron uzvelc mūsu botus. Pārdodam viņus tādā veidā. Nu, tā, pirms kaut kādām pāris dienām redzēju to kaut kādu rīlu, kur Aleks Hormozī runāja par New Balance. Pirms kaut kādu laiku mēs ar Rūdu iegājām veikalā. Rūds man saka, Mair, tev vajadzētu nopirkt New Balance bots. Tev piestāvēt. Es negribu tādus vilkt. Viņš man saka, ka man vajadzētu, bet man New Balance asociējās ar kaut kādiem opiem veciem. Vai tagad tajā vienā filmā, kur kaut kāds 40, 50 gadīgs vecs valkā New Balance, un viņam tas jaunais čalis teica, ka tu neesi nekāds Steve Jobs, vēl tās kēdes nost, tev viņas nav stilīgas, viņas neizskatās stilīgi. Un New Balance nomainījās CEO, tā kā vadītājs kompānijai, vai ne? Un viņiem bija 30% influencer marketingam paredzēts, budžets marketingā, un 70% bija paredzēts uz direct response marketing, kur vienkārši pušo pērts, šitā tā, visu tādu veidu akcijas. Un tas čalis vienkārši, tas jaunais CEO samainīja to attiecību. Viņš 70% novirzīja uz influencer marketingu un 30% uz to, ka jāpērk ir. Un pagāja kaut kāds, nezinu, cik tur mēneši vai gads vai kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši sākumā nokritās apgrozījums un pēc tam vienā brīdī vienkārši uzspēkoja tā. Un tagad visur, kur tu ej, visur, kur tu staigā, visi Gen Z, visi staigā New Balanciem. Tikai tāpēc, ka influenceri vienkārši viņus sāk velkāt. Vai arī tas, ko tu atceries, tu toreiz stāstīji pats tur. Kas uzvilka to lelītu uz tās somas? Rihanna toreiz, jā, to Labubu. Jā, Rihanna, man liekas. Un vienkārši cilvēks skatās uz mūsu uz influenceriem, kā uz kaut kādiem melkiem, un tas, ko viņi velkā nesā vai izmanto, mēs arī to gribam. Tas baigi interesanti, jo arī cik nav redzēts, kur Joe Rogan kaut kādā arī prikoli ir kaut ko pamēģinājis, un tad, kad viņš to iesaka, tā kompānija uzreiz tur skyrocket to. Diezgan crazy. Kā tev šķiet, kā, ja tu esi influenceris, tu esi uzņēmējs? Jo man liekas, ka tā ir vienkārši, tas ir vēl viens naudas peļņas veids, un tā īsti nav uzņēmēja darbība. Tā ir influencer darbība, man tā šķiet. Jo kas ir uzņēmējdarbība? Uzņēmējdarbība ir izveidot sistēmu, kurā tu vari pats nebūt uz vietas, bet tajā pašā laikā tā sistēma pat no sevis strādā un turpina augt. A.k.a. tavs uzņēmums. Kas vispār ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir vienkārši cilvēks, kurš var paiet no savu uzņēmumu, un tas uzņēmums turpina augt. Tas ir uzņēmējs. Līdz tam laikam pārējā laikā tu esi vienkārši pašnodarbināta persona. Kaut vai tev ir komanda, bet ja tu katru dienu strādā, tu esi pašnodarbināts. Kur pretī influenceris, tas bija savādāk. Bez tevis nekas nenotiksies. Bez tavas sejas vispār nekas netiks kustināts. Ja tu neesi populārs, tad varbūt tev nav iespējas tās piepelnīties tik daudz, cik pārējiem. Bet tagad jau diezgan trendies arī skatījos, kad ir tie mikroinfluenceri, līdz 1000 sekotājiem kaut kas tāds. Man liekas, ka tas ir stilīgi, ka tagad īstenībā uzticās tādiem maziem kontiem un varbūt tās no tā mazā konta citreiz var dabūt vairāk sales nekā no tiem lielajiem. Jo tiem lielajiem kontiem daudzkārt ir trashy followeri. Visādi lieli. Lieliem kontiem diezko daudz trashy followeri. Un tie, kas tādi mazāk uzņēmēji, kuriem, tu citreiz redz, ka tam cilvēkam 1000 sekotāji, bet viņam, varbūt tās tur 100 share un 1000 komentāri. Tagad tas baigi interesanti ir. Tas jau jebkuram, iedomājies tagad, es, piemēram, ieiet tagad kaut kādā, cilvēkam vidēji esot tā, ka cilvēki, visiem vidēji ir uz 150 sekotājiem. Tā kā citam vairāk, citam mazāk, bet vidēji cilvēkiem. Ja tu ieej kaut kādam, kurš neizmanto Instagram, viņam tur būs 60 draugi, kas viņam sekos. Iedomājies, tu tagad ieej, tev ir daudz sekotāju, tu ieej kaut kādā kafenē, tu vienkārši, tu paēdi, tev negaršoji, tu ieliec story, ka tur tajā kafenē nebija labi, tu esi influenceris, tu ietekmē to, vai es kā tavs sekotājs, vai tavs čoms, vai tavu draugu, kur tev sekoja, ies to kafēnīcu vai neies. Tāpēc es uz to skatos, Es skatos tā, ka mums visiem ir kaut kāda ietekme, mums ir kaut kādi sekotāji, kas mums seko, vai cilvēki, kuri mūs zina, un tad viņi vienkārši vai uzticās tavam viedoklim, vai neuzticās. Modes lieta, tas ir īstenībā,
protams, kad viņi būs, viņi vienmēr būs influenceri, viņi nekur nepazudīs, viņi pilnīgi visu laiku būs. Jautājums ir tikai, kādā veidā viņi dara to savu lietu. Protams, jo tā influencēšana jau sen jau ir. Ne? Mēs katrs kaut kādā veidā influencējam, un cilvēki jau grib uzticēties cilvēkiem, kas ir pamēģinājuši un to lieto. Vai ne vienkārši problēma tajā, vai tie influenceri ir godīgi paši pret sevīm, un vai tiešām tas ir garšīgi, patīkami un labs, tas, ko tu esi paņēmis, un vai tu tikai to nedari dēļ naudas, lai tu nepazaudē savu, varbūt tas arī kaut kādu vērtību. Tā kā, piemēram, ir kaut kādi konti, kurus es vienkārši vairs neskatos, jo man liekas, ka tur tikai un vienīgi influencē. Tur ir pazudis jau tas īstais, tas pats cilvēks. Tur ir pazudis jau, un tur jau ir tikai iet jau konvejeri. Zini, tagad tā ir Ķīnā, kur tie 1000 telefons saslēgt, tas jau tikai met tās klēcik pa 10 sekundēm. Man bija īstenībā šovasar tik smieklīga situācija. Es biju palīgā, burgerīšu patirgot, vai ne? Kad pienāk tāds džekiņš jau, nezinu, tur 14, 15, 16 gadu pienāk džekiņš, viņš tāds saka, čau, man daudz sekotāji internetā, jūs man iedosiet ēdienu pavelti? Es saku, kā, kur, kas? Viņš saka, kā, man daudz sekotāji. Jūs uztaisīsies man ēdienu? Es nezinu, es tāds pagriežos uz gābes, tur to džekiņu savējos, tāds saka, viņam, mēs kaut ko taisīsim? Viņš tāds, nē, es tāds, es saku, pagā. Un tas džekiņš tāds saka, iedoties man to ēdienu. Un es viņam saku, I don't know, man. Es saku, tu atnāc tā kā nostraļīt vienkārši ēdienu? Viņš saka, es jau, man sekotāji. Uztaisīsiet man burgerīt. Es saku, pagā, vecīt, tu vienkārši straļī burgeri tagad. Jā, viņam pienākās. Viņam pienākās uzreiz tāds, viņš tāds, pagā. Un viņš man skatās virsū acīs, un viņš tāds saka, pagā, tad nebūs? Jā. Es saku, nebūs. Tādā ziņā nav jau grūti, un tur vienmēr varam iedot un izdomāt, un tāpat tās arī Džek daudz visu kaut kur jau dod to ēdienu bez maksas. Un nav jau stāsts tajā, bet vienkārši tas, kā tu atnāc. Tu atnāc tāds, man 1000 sekotāji, iedosiet man burgeri. Es saku, nē, un viņš vēl tāds, tiešām neiedosiet. Es saku, tiešām nē. Un vēl arī par tiem pašiem brandiem. Es redzēju Netflixā tagad par Shaquille O'Neal. Nē. Viņš nopirka Reebok. Tur diezgan liela daļa. Netflixā tagad series ir, kur viņš mēģina revivot. Un viņš mēģinās tagad uztaisīt Reebok par basketbolu kurpu. Un viss tās epizodes tikai par to, kā tas O'Neals tagad ienāca iekšā Reebokā un mēģina viņu ienest iekšā basketbolā un kā viņi taisa reklāmas, kā viņi veido savu marketinga stratēģijas un vispārējo. Un tik īstenībā interesants series par to. Un viņi tagad mēģinās Reebok atdzīvināt. Atceries agrāk, jo Reeboks bija diezgan stilīgs pašā sākumā. Ļoti daudz, man liekas, bija gan futbola apavu, vēl viss kaut kas bija arī basīšu apavu. Un tagad pēkšņi ienāk tāds liels influencers vai liels cilvēks personība, kā O'Neals. Un tad jautājums, kā tev šķiet, vai cilvēks pirks? Protams, ka pirks. Jā, O'Neals saka, jāpērk nevis pirks. Tas ir diezgan svarīgi. Un šis tāds jautājums, runājot par nākamajām tēmām, varētu pastāstīt par pašu sākumu, kā izvēlēties uzņēmēju darbības formu, shortcuts, kā ātrāk uzsākt legāls veids, schēmas, kā apiet likums un birokrātiskas prasības. Reāli palīdzēt jauniem censoņiem. Pirmā lieta. Likumu nevajag apiet, nodokļus vajag maksāt. Palīdzēt tev var tikai tu pats. Man tā šķiet pirmām kārtām. Un par shortcutiem arī, tas 6 steps to 6 pack. Kāda shortcut? Vēl vienreiz jau iepriekšējā epizodē teicu, tev nekas neko dzīvē vairāk neiemācīs, kā reāli censties palikt biznesā vismaz 1,5–2 gadus. Tā būs vislabākā dzīves skola, tu iemācīsies ļoti daudz par sevi. Nemaini biznesu. Nedomā neko specifiski, vienkārši noturies biznesā. Ar jebkuru. Remdenē tiks izspļaut. Jā, remdenē tiks izspļaut. Tā kā, tas tāds jautājums arī, kā visērtāk vienkārši, tur var vienā teikumā atbildēt, tu var ieiet vidā, reģistrēties 3 minūšu laikā kā pašnodarbinātais un sākt rakstīt rēķinus. Jautājums ir, vai tu vari vienkārši pārdot kādam kaut kādu produktu vai pakalpojumu, lai izrakstītu to rēķinu. Tagad jau par tev tas vairs nav jādara. Tagad tu vari arī aiziet uz to pats.lv. Tu vari pieregistrēties. Jā, vēl labāk. Jā, un tev vienkārši izrakstās rēķini, tev jau tur nodokļi aiziet, un tev reāli pat nekas nav jādomā. Tev atnāk uz konta jau tikai tavs cash. Vispār, tik elementāri viss jau ir sakārtots. Un shortcuts būtu vienkārši, ja tu kaut ko nesaproti, tad prasa kādam. Ja tev vajag palīdzību ar, nezinu, to pašu grāmatvedību, ja? Daudz vienkārši sāk neko nesaprot no grāmatvedības. Es arī vispār, neko nesapratu no grāmatvedības. Vienkārši man saka, vienā brīdī, tev tagad vajag PVN numuru, tev tagad vajag to, tikai šito. Ok, labi, ir, mēģini ej kārto. Vienkārši uzdod jautājumus pareizi. Tas viss ir vienkārši procesā. Un arī nevajag baidīties. Daudziem liekas, ka vids, vai ne?
ir kaut kas nenormāli traks un bailīgs un vēl kaut kas. Jā, viens vienkārši paņem uzzvanus to telefonu numuru, pajautā jebkuru jautājumu. Tur tik īstenībā ļoti labi konsultanti un ļoti labi vismaz parunāsies. Un man ļoti patīk arī, kā Ieva vakar teica. Citreiz arī, kad tu pazvani uz vidu, vai ne, daži no tiem konsultantiem neņemiet ļaunā, nav līdz galam izglītot specifiskās jautājumos. Yeah. Un tad tev citreiz sanāk, ka tev ir jāpārzvana, lai tu dabūtu citu konsultantu, kurš īstenībā daudz vairāk zina. Izglītojiet visus savus konsultantus. Ja kāds no vidu klausās, tad izglītojiet visus savus konsultantus, lai viņiem pilnīgi visiem vienāds zināšanu līmenis, lai nav tā, ka kad kāds zina vairāk vai mazāk, un man te 3 reizes dienā jāzina, lai dabūtu pareizo atbildi. Jā. Tas gan ir bišķiņ tā muļķīgi, bet var dabūt ļoti labs jautājums, un nevajag baidīties, un visu to var pajautāt. Un vienkārši nav shortcuts. Es arī iedodu vēl, ir shortcuts. Nedarīt to. Kad tu piecēlies, tu sāc strādāt tik ilgi, ka tu aizmiedz, ka tu atkal piecēlies, turpini strādāt. Tas ir shortcuts. Un tā pamēģini iemaukt vienkārši kaut kādus 6 mēnešus. Un pa vidam izdomā vēl, kur tu vari aiziet, pastaigāties vai pasportot, jo savādāk nebūs tā kā noturīgi ilgtermiņā. Tas arī ir shortcuts. Strādāt vairāk. Iedomājies, kāds, kurš tā strādā tagad, tā kā tu tikko teici. Viņš piecēlās no rīta, viņš strādā līdz 8 vakarā, pieņemsim, jā. Un tad atnāc tu. Un tev vajag shortcut. Tu gribi strādāt 3 stundas dienā un dabūt to pašu ārā, ko tas čalis, kurš līdz 8 strādā. Ne. Pasaule jau ir ļoti, ļoti godīga. Ne? Pasaule ļoti godīga. Ņūtona pirmais likums. Cik tu ieliksi, tik tu saņemsi. Pareizi. Tā kā, draugi mīļie, par ko mēs šeit vispār diskutējam? Kādu shortcut vienkārši ej, strādā, esi disciplinēts. Un kas ir vislabākais, kas, ko tu saki, kad par to pasauli godīgi, vai ne? Zini kā? Iedomājieties, cik tas būtu godīgi, ja es ielieku iekšā 20 stundas dienā un guļu 4, un tu ieliec iekšā 4 un guli 20, un mēs abi saņemtu vienu to pašu rezultātu. Tā nekad nenotiksies. Yeah. Cilvēki kļūst kaut kur laki, kaut kas izšauj, kaut kas trendī, kaut ko tu tiec kādam trendam pa priekšu, bet pasauli pār lielam diezgan godīgi. Zini kā, jo tu vairāk, man liekas arī to laki tā, kad jo tev labāks skills kaut kādā lietā, jo tu vairāk mēģini, jo arī tev ir tā iespēja to laki dabūt. Veicās, jā. Jo tu vairāk strādā, jo tev vairāk veiksies. Jā. Tu paņem vienkārši basīšu bumbu, aizej uz centru un met no centra grozā. Cik liela iespēja tev iemest ir, ja tu metīs tikai vienreiz tajā grozā, un cik liela iespēja, ja tu metīs 50 reizes no centra? Vismaz vienu dabūs, jā. Jā. Ko, draugi mīļie? Atkal sametiet tieši tāpat kaut kāds jautājums tēmas komentāros. Paldies! Till the next one, jā, ne? Turās. Davai, čau, čau.